Ledus sirds. Kad princese Elza un Arandeles princese Anna bija mazas meitenes, viņas bija vislabākās draudzenes. Anna bija vienīgā, kas zināja Elzas noslēpumu. Elzai bija spēja radīt sniegu un ledu tikai ar savām rokām. Kādu nakti Elza piepildīja tukšu balles zāli ar sniegu. Māsas kopā spēlējās, būvēja sniega vīru, braukāja ar ragaviņām un slidinājās. Bet viņām spēlējoties, Elza zaudēja kontroli. Viņa nejauši trāpīja Annai ar ledus burvju sprādzienu. Anna tika smagi ievainota, tāpēc viņas vecāki devās pēc palīdzības pie senajiem kalnu troļļiem. Tur kāds gudrs vecais trollis viņiem teica, ka Annu var glābt, jo viņai paveicās, ka trāpījums tika gūts pa galvu, nevis sirdī. Lai gan Annai kļuva labāk, viņas vecāki uztraucās, ka cilvēki baidīsies no Elzas spējām. Lai viņas dāvana paliktu noslēpumā, viņi norobežoja pili ar sienām un nelaida iekšā nevienu. Taču ikreiz, kad Elzai bija spēcīgas jūtas, maģija tomēr izplūda ārā. Elza negribēja atkal sāpināt māsu, tāpēc viņas nekad nespēlējās ar Annu. Tas lika Annai justies ļoti vientuļai. Arī pēc tam, kad viņu vecāki tika pazaudēti vētrā jūrā, māsas nepavadīja kopā nevienu brīdi. Pēc vairākiem gadiem Elzai pienāca laiks kļūt par Arandeles karalieni. Tieši šajā dienā pils vārti tika atvērti. Simtiem cilvēku apmeklēja kronēšanas ceremoniju. Elza cītīgi strādāja, lai slēptu savas jūtas un savas spējas. Annai patika satikt visus jaunos cilvēkus. Vēlos, kaut mēs vienmēr šādi priecātos, teica Anna. Es arī, atbildēja Elza. Kronēšanas ballē Anna dejoja kopā ar skaistu princi Hansu no Dienvidu salām. Viņš lika viņas sirdī drebēt. Šķita, ka viņiem ir daudz kopīga. Tā kā vārti bija atvērti tikai uz vienu dienu, Hans un Anna zināja, ka šī ir viņa vienīgā iespēja būt kopā. Vai es varu pateikt kaut ko traku? Vai tu mani aprecēsi? Teica Anna. Jā, atbildēja Hans. Anna un Hans lūdza Elzai svētību. Taču Elza uzskatīja, ka viņu sadarināšanās ir slikta ideja. Tu nevari precēties ar vīrieti, kuru tikko esi satikusi. Mana atbilde ir nē. Anna tam nevarēja noticēt. Kāpēc tu mani neatbalsti? Nu, kā tu tik ļoti baidies? Jautāja Anna. Elza sāka zaudēt kontroli. Pietiek! Viņai kliedzot no rokām izšāvās ledus. Visi šokēti skatījās uz Elzu. Tagad visa Arandela zināja Elzas noslēpumu. Elza panikā metās bēgt uz kalniem. Anna jutās satriekta. Elzas nekontrolējamās spējas bija radījušas briesmīgu ziemas vētru vasaras vidū. Es viņu atvedīšu atpakaļ un visu nokārtošu, teica Anna. Viņa atstāja Hansu par atbildīgo karaļvalstī un ar zirgu steidzās pakaļ Elzai. Taču, kad Anna jāja cauri niknējai vētrai, zirgs viņu iemet sniegā un aizbēga atpakaļ uz Arandeli. Par laimi ceļā Anna sastapa sniega tīrītāju Kristofu un viņa draugu ziemeļbriedi Svenu. Viņa lūdza viņiem palīdzību. Es zinu, kā apturēt šo ziemu, iesaucās Anna. Kopā viņi devās meklēt Elzu. Kāpjot kalnā, Anna un Kristofs atklāja skaistu ziemas brīnumu zemi. Tur viņi satikās ar aburto sniega vīru Olafu. Annai šķita, ka viņš izskatās pazīstams. Olaf, vai Elza tevi uzcēla? Olafs pasmaidīja. Jā, kāpēc? Vai tev ir zināms, kur viņa ir? Jautāja Anna. Jā, kāpēc? Kristofs ķērās pie lietas. Mums ir nepieciešama Elza, lai atgrieztu atpakaļ vasaru, teica Kristofs. Olafs bija gatavs viņiem palīdzēt. Nāciet! Tikmēr Hans cītīgi strādāja, lai palīdzētu Arandeles iedzīvotājiem. Kā zirgs bija atgriezies pilī bez Annas, Hans saprata, ka jādodas ceļā. Princese Anna ir nonākusi nelaimē.
Hans pagriezās pret pūli. Man ir vajadzīgi brīvprātīgie, kas dosies ar mani viņu meklēt. Drīz vien Hans un viņa daži karavīri devās meklēt Annu un Elzu. Atgriezušies kalnā, Olafs aizveda Annu un Kristofu uz milzu ledus pili, ko Elza bija radījusi ar savām spējām. Pat Kristofs bija pārsteigts. Tas tik ir ledus! Pilī Anna pastāstīja Elzai par briesmīgo vētru Arandelē. Viss ir kārtībā, tu vari to vienkārši atkausēt. Elza izskatījās noraizējusies. Es nezinu kā, tas nav labi. Elza satraukusies, ja viņa atgriezīsies, vētra tikai sāsināsies. Arandelē un Annai varētu būt labāk bez viņas. Ko gan es darīšu? Iesaucās Anna. Anna atkal un atkal centās pārliecināt Elzu atgriezties mājās, bet Elza bija pārāk nobijusies, ka viņa varētu nodarīt pāri vēl vairāk cilvēkiem. Elzai strīdoties ar māsu, no viņas ķermeņa izplūda ledus burvju vilnis un trāpīja Annai krūtīs. Anna! Anna piecēlās un paskatījās uz Elzu. Nē, es bez tevis nekur neiešu, Elza. Jā, iesi gan! Elza zināja, kas viņai ir jādara. Elza izmantoja savas spējas, lai izveidotu milzīgu sniega vīru. Viņš izdzina draugus no pils uz augstu klinti. Kristofs izvilka virvi, lai palīdzētu viņiem nolaisties lejā. Ko darīt, ja mēs nokritīsim? Teica Anna. Tur lejā ir 20 pēdas svaiga pūdera. Tas būs kā piezemēties uz spilvena, atbildēja Kristofs. Cerams. Viņa nolēca no kraujas un veiksmīgi piezemējās uz pūkainā sniega. Viņa bija aizbēguši no sniega vīra, taču Annai bija citas lietas, par kurām jāuztraucas. Annas mati kļuva sniega balti. Tas tāpēc, ka viņai trāpīja, vai ne? Kristofs aizveda Annu pie troļļiem, cerot, ka viņi varēs palīdzēt. Viens no troļļiem pastāstīja, ka Elzas burvju spējas bija skārušas Annas sirdi. Ja to iedarbība netiks novērsta, Anna drīz vien būs sasalusi. Tikai īsta mīlestība varēja atkausēt saslušo sirdi. Anna zināja, ka mīl Hansu. Varbūt viņas skūpsts varētu palīdzēt. Kamēr draugi steidzās uz Arandeli, Anna sāka trīcēt. Kristofs par viņu īpaši uztraucās. Viņam sāka rūpēt Anna. Tajā pašā brīdī ledus pilī ieradās Hans un viņa karavīri un uzbruka Elzai. Aizstāvoties, Elza iesprostoja vienu no uzbrucējiem aiz ledus dzelkšņiem. Hans iesaucās. Karaliene Elza, neesiet briesmonis, par kuru viņi jūs uzskata. Elza apstājās, pēc šaubu mirklī viņa pārsteigta noģība. Uzbrucēji viņu nogādāja atpakaļ Arandelē un ieslodzīja. Kad Anna atgriezās Arandelē, viņa atvadījās no Kristofa un Olafa. Tad viņa steidzās pie Hansa. Tiklīdz viņa palika vienatnē, Anna lūdza Hansu glābt viņu ar skūpstu, bet Hans atteicās. Anna saprata, ka viņš tikai izlikās, ka viņu mīl. Viņš vēlējās pārņemt Arandeli, atbrīvojoties no Annas un Elzas. Tagad atliek tikai nogalināt Elzu un atgriezt atpakaļ vasaru, noteica Hans. Hans atstāja Annu vienu un trīcošu. Par laimi Olafs viņu atrada un palīdzēja sasildīties pie ugunskura, taču Anna joprojām kļuva arvien vājāka un vājāka. Kad Anna pastāstīja viņam par Hansa ļauno plānu, Olafs paskatījās pa logu un ieraudzīja Kristofu, kas skrēja pils virzienā. Viņš saprata, ka Kristofs mīl Annu. Lūk, jūsu patiesas mīlestības stāsts. Tas bija Kristofs, kuru Annai vajadzēja noskūpstīt. Ar pēdējiem spēkiem Anna cīnījās, lai izietu ārā. Tikmēr Elza bija izkļuvusi no ieslodzījuma, bet Hans viņai sekoja cieši aiz muguras. Elza, tu nevari no tā aizbēgt! Hans pastāstīja Elzai par viņas burvju triecienu Annas sirdī. Es mēģināju viņu glābt, bet bija jau par vēlu. Elza nokrita sniegā un aizvēra acis. Viss, ko viņa bija darījusi, lai aizsargātu māsu, bija neizdevies, un tā bija viņas vaina.
Netālu Anna steidzās Kristofa virzienā, kad viņa sadzirdēja Hansa zobenu dārdēšanu. Viņa pagriezās un ieraudzīja māsu. Elze bija briesmās. Tā vietā, lai glābtos un skrietu pie Kristofa, Anna metās māsas priekšā. Nē! Kad Hans vicināja savu zobenu, tas atsitās pret Annas sasalušo ķermeni. Viņa bija pārvērtusies par sasalušu ledu. Elza apķēra māsu. Ak, Anna! Nē! Lūdzu! Nē! Pēkšņi Anna sāka atkust. Viņas rokas atkal siltas aptvēra Elzu, un abas māsas apskāvās. Skatoties uz viņām, Olafs atcerējās, ko bija teicis vecais gudrais trollis. Patiesa mīlestība atkalsē sasalušo sirdi. Annas mīlestība pret Elzu bija izglābusi abas, un arī karaļvalsti. Drīz vien abas māsas atkal bija labākās draudzenes, un Arandelē bija atgriezusies vasara. Elza pat uztaisīja Olafam mazu sniega mākonīti, lai viņš neizkustu. Kādu dienu Elza pārsteidza Annu. Pils vārti bija plaši atvērti. Mēs tos nekad vairs neaizvērsim. Māsas smaidīja viena otrai. Tagad viss bija tā, kā tam ir jābūt.